super nelikumīgo modifikāciju tādu, ka viņš darbosies, redz, kur tas ir Milwaukee aķīts, un viņam vajadzētu darbināt šito te sūkni, jo sūknis ir nopirkts bez aķīšiem, bet pat cik aķīši mājās ir, tad priekš kam pirkt aķīšus, un redz, kur ir tas pats galvenais, kā saka, hackings, jeb kā saka, uzlaušana, sistēmas uzlaušana. Šeit ir vajadzīgs 1 ohma pretestībiņš starp plusa klemmi un starp šito te temperatūras mērāmo klemmi, jo sūknis grib mērīt, arī, ka ir sūkņa dati, sūknis grib mērīt temperatūru aķītim, lai būtu droši, ka sūkšanas laikā tur nepārkarst aķīts vai kaut kādā veidā nesāk kaut kas degt un sprākt un tā tālāk. Bet mums tas nav it kā svarīgi. Bez uzraudzības, kā saka, nesūksim pie šitā te čunčika. Rādi. Viņš te rādīt kā kaut kādu 1,6 ohmi, bet tam vajadzētu arī derēt. Liekam elektrību klāt. Darba procesu, jāizprintē viens, jāpiemēra, kā viņš būs, kā viņš lien, viņš baigi negribīgi lien. Tā tad jāpēta, kur pakuriģēt kādu izmēru. Izprintējam otru, kā šitas lien, laikam arī negribīgi lien. Izprintējam nākamo, šitas laikam jau līdīs līdz pusē aizlīda. Un pēc tam viņam sākās kaut kādas grūtības. Labi, printējam nākamo, tas būs vēl labāks. Vai šitas nav tik labs, šitas nelien. Vienādi sakot, kamēr nonākam līdz tādam, kurš ļoti ideāli hops un nofiksējās. Un reku ārā nenāk. Ārā nenāk. Ienāk, bet ārā nenāk. Lūk, lai iznāktu ārā, jāpaceļ klipši un tad jāizbīda. Kamēr nonāk līdz ideālam izmēram, ir bišķīt jāpatestē, jāpamēra, jāpakuriģē izmēriņi. Lai viņš derētu kā uzliec, kur viņš sastāv no detaļām 1, 2, 3, 4, 5, 6, viss ir praktiski izjaucams pa detaļiņām sastāv, un katrai detaļiņai var uzlikt tos izmēru pamainīt, pakuriģēt. Un savukārt šitas te, kurš sadraudzējās ar Milwaukee aķīti, šitas man jau bija uztaisīts agrāk, jo bija pāris jau instrumenti, kuriem es iemānīju Milwaukee aķīti, bet tās nebija Makitas, tas bija Feina instruments, tam tā līgsda arī vēl savādāk ir. Bet šitos te mums atliek tēt sapārot kopā. Visvienkāršākais veids, kā sapārot, tātad uzliekam šito te virsū uz šitā te. Uzliekam virsū, paskatāmies, ko tur pabīdīt. Un pabīdīt uz augšu uz leju. Hops. Pļukts. Un tēt printēt ārā tādu pankoku, kurš sastāv no šitiem abiem. Plus vēl nopozicionēt, redz, kur viņš ir drusku asimetrisks, var jau uztaisīt arī šitādu aķu turētāju. Ja, piemēram, lai nespiežās pret gurnu tas aķis vai pret kāju, lai ir ērti, var viņu nopozicionēt jebkādā vērsumā, bet šinī gadienā laikam taisīsim kompaktāko iespējamo variantu. Bet, ir cerība, redz, kur ir uzprintēts pārējnieks, kurš der uz Milwaukee aķīša. Reku iet, un smuki uztekerējās un nekrīt ārā. Un redz, kur ir pārējnieks, kurš der uz šitās te. Tā, ko tu te gribi? Labdien! Tā, un redz, kur ir pārējnieks, kurš der uz šitā makitona čiks. Ieķerās smuki un arī ārā nenāk šitādas divi klipsīši, kurus var šitien te tā paklipsēt forši no šejienes čik, lai viņš ieķertos un nenāktu ārā. Lai šitie te abi pankoki sadraudzēto šitādā veidā,
un aķīts te šņiks, un iekšā ieštekarētos. Un puls vēl jāsavieno ar vadiņiem un spraudnīšiem to visu. Nu, lūk. Un pats jautrākais ir, ka šitādu te elementu gatavu var nopirkt no ķīniešiem par 10 eiro. Tā kā tas ir tanī visā izklaidē, laikam, tas smieklīgākais un foršākais. Bet šitas neizskatās pēc kaut kāda kosmiska sarežģīta objekta. Nu, katrā ziņā tehnoloģija, kā tādu uztaisīt, ir ārkārtīgi vienkārša un intuitīvi saprotama. Tur nav nekāda baigākā zinātne. Nu, šidā viņam vajadzētu printēties slāni pa slānītim. Šik. Tas priecīgais moments, redz, kur ir pāreja izprintējusies jau, smuka un skaista, ar visiem klipsīšiem. Pāreju ieliekam iekšā, makitā. Makitā pāreja ieklikšanās, smuki nofiksējās, ārā nenāk. Un tad pārējā nāk iekšā, kur Milwaukees, un hops, un arī nofiksējās. Un ārā nenāk, redz, hops, nenāk turās braši. Nu, tādiņi tie stādiņi. Tā tas izskatās kopumā.